Telefons. Labvakar! Esiet sveicināti! FIBA kausa izcīņa basketbolā. Barons LMT pret KK Zagrebas komandu no Horvātijas. Šajā turnīrā pavisam startēja 38 komandas. Tagad ir palikušas 8. Šis ir ceturtdaļfināls un sērijas līdz 2 uzvarām. Tie, kas uzvarēs 2 spēles šajos pāros, tie tiks fināla četrniekā. Jā, tātad šodien pirmā spēle. Nākamā spēle jau nākamnedēļ otrdien jau Zagrebā. Un pēc tam, ja vajadzēs 3. spēli, tad atkal šeit Rīgā. Kaut gan, protams, mūsu komanda nenovēlēsim spēlēt 3 spēles. Nu, protams, no mūsu viedokļa, jo paredzēts, ka arī 3. spēli mēs rādīsim. Varētu arī, protams, labu basketbolu arī skatīties vēl un vēl un vēl. Bet tomēr labāk, ātrāk šo ceturtdaļu finālu pārvarēt, un tad jau fināla četrnieks ir klāt. Jā, nu šoreiz, atšķirībā no daudziem citiem turnīriem, kur ir svarīgi punktu starpība, šoreiz tiešām nozīmē tikai uzvarai vai zaudējumam. Vienalga ar kādu starpību, svarīgi ir tikai uzvara. Nu, un Barons savā labākajā sastāvā, ieskaitot arī bijušo Lietuvas Rītas spēlētāju Batistu, kurš nu jau 3 spēles ir nospēlējis Baronu rindās pret Bumerangu, 2 reiz pret Valmieru, bet tādā plašākā mērogā, Eiropas mērogā debitēs Baronu rindās šovakar. Jā, tad, nu, zināmā mērā, protams, no Eirolīgas pārcelties uz FIBA kausu. Varētu teikt, ka tas ir, zinām, mīnus, bet toties pēc dotā laika Batistam tagad noteikti krājas pieklājīga statistika, un izskatās arī šodien iesildoties, var redzēt, ka Batist ir, nu, ir gatavs spēlēt daudz, spēlēt agresīvi, jo enu zina, kur nākamā sezona būs jāpavada, un laba statistika ir jāsavāc. Protams, nu, nolēmis 2. sezonu pabeigt Baltijā, un tad tikai varbūt doties kaut kur citur. Nu, šeit redzam mūsu šīs dienas pretinieki, Zagrebas komandas spēlētājs, visi horvāti, ieskaitot vienu no viņu jaunajiem talantiem, 2,17 m garo Ante Tomiču, kurš gan nav tik fiziski spēcīgs un labāk spēlē uzbrukumā nekā aizsardzībā, bet tomēr, nu, un arī daži veterāni. Gordans Zadravets kādreiz spēlēja Horvātijas izlasē, otrs viņu bijušais izlases spēlētājs Jurits Ružičs šovakar tomēr nav Rīgā un nespēlēs. Jā, tad 3. labākais punktu guvējs komandā šodien nebūs, bet toties tiešām gan Ante Tomičs, gan arī Jakovs Vladovičs, kurš Vladovičs, ap citu, arī ļoti labu statistiku. Viņš ir principā saspēles vadītājs, bet labākais arī punktu guvējs komandā. Plusot tam visam arī, es te paskatījos arī, kā viņš iesildās. Nu, tāds 1,88 m oficiāli viņam laikam ir augums. Un, nu, tā labas tāds miesas būves jaunietis un galvenais ātrs. Un, sprotams, pēc visu arī tas, ka viņam ir FIBA kausos 1,3 pārķertās bumbas, tas arī par kaut ko liecina, ka rokas viņam ir ātrs un darbības arī ir ātrs. Nu, un arī Adrijas līgā, tā kā Zagreba klubs, nu, varētu teikt, spēlē ar mainīgām sekmēm. Viņi pagaidām atrodas turnīra līdzdaļā, viņiem ir 6 uzvaras, 15 zaudējumi, tā ir 11. vieta salīdzinoši mums labi zināmā FMP komanda, kur arī Adrijas līgā spēlē. Uz pašreizam mirkli šobrīd atrodas 8. vietā, un viņiem bilants ir nedaudz labāk, 11 uzvaras, 10 zaudējumi. Gan jāsaka, ka FMP abās savstarpējās spēlēs ir zaudējuši KK Zagrebs savās mājās ar 3 punktiem, un attiecīgi izbraukumā, jeb pie Zagrebas mājā, Zagrebā ar 15 punktiem. Tā kā varam izdarīt zināmas secinājumus. Jā, šodien tiešām Barons labākajā sastāvā izskatās, ka ar sastāvu viss ir kārtībā. Nu, Zagrebas komanda nesen ieguva Horvātijas kausu. Tas var būt tāds panākums pašā pēdējā laikā viņiem. Redzam šeit Barona komandas spēlētājus un arī treneru Kārlu Moižnieku. Ar spēles dalībniekiem vairāk kā mazāk esam iepazinušies. Arī tiesneši būs bieži redzēti pat no kaimiņu valstīm, ieskaitot Piļipausks no Lietuvas un Haliko no Igaunijas. 3. tiesnesis ir Balānovs no Krievijas. Nu, katrā ziņā Piļipausku Gendrus Gusts laipni aprunājās. Labi, dodam vārdu viņam Jokstam. Sveiki, labvakar vēlreiz. Paldies komentētājiem, paldies spēlētājiem par sākumu. Līdz spēles sākumam vēl minūtes 3. Mēs mūsu sarunu šovakar aicināju Ingmāru Jursonu, Sporta avīzes žurnālistu. Labvakar. Nu, vispirmām kārtām, vai mēs varam uzskatīt šajā duelī Baronu par favorītiem? Ņemot vērā priekšsacīkstējas abām komandām 4 uzvaras, 2 zaudējumi. Pirmā spēle mājās līdz 2 uzvarām. Es domāju, ka mēs varam uzskatīt šajā spēlē Baronu par favorītu, bet duelī tās izredzes
nodaļas tomēr ir diezgan līdzīgas. Tā tomēr ir Dienvidslāvu basketbola skola, un es domāju, ka nevienam nav plaši komentāri jāsniedz, ko tas nozīmē. Varbūt tā nav šobrīd Horvātijas spēcīgākā komanda, un nav pat īsti Zagrebas spēcīgākā komanda, kur ir Cibonas klubs, bet tomēr tikko izcīnīts nacionālais kauss Horvātijā. Jau pieminētā Dienvidslāvu basketbola skola, tas vienmēr ir mazs, neatlaidīgs, vairāk tehnisks nekā fizisks basketbols, ar ko varētu būt problēmas mūsējiem. Līdz ar to es domāju, ka izredzes kopumā ir diezgan līdzīgas un ka tāpat vien nevajadzētu paļauties, ka Barons uzvarēs tik vienkārši. Ļoti svarīgi, ka šodien uzvarēt mājas spēli. Noteikti. Tas ir pirmais solis, jo, ja zaudēs mājas spēles, domāju, arī psiholoģiski grūtāk būs savākties, un otrā spēle var kļūt par pēdējo, un uz to trešo Rīgā mēs varam netikt. Savukārt tieši otrādāk, ja pirmā spēle izdodās pārliecinoša gan spēles ziņā, gan rezultātu ziņā, es domāju, tā būs vairāk nekā pusi no uzvaras. Smalki, par Baronu runājot. Pēdējā laikā ļoti daudz uzvaru, veiksmīgas sērijas, pastiprinās un, jāsaka, pamatot pastiprinās, loģiski pastiprinās. Ko tu šobrīd var teikt par Baronu komandu? Nu, pēc visu spriežot, Barons šobrīd ir uz doto momentu spēcīgākais klubs Latvijā. Laikam tas nebūtu pārspīlēt teikts. Mēs redzam, ka Baronam ir pirmkārt līdzekļi, lai iegādātos spēlētājus, otrkārt jau pieredze, lai iegādātos pareizos spēlētājus, nevis kā dažus iepriekšējos gadus, ka tomēr leģionāriem netika trāpīts. Redzēsim to tās Batištam, var teikt, tāda vislatvijas debija, 3 spēles ir aizvadīts, bet viss pret Latvijas klubiem ir labi ārzemnieki, mēs visi zinām. Tāpat arī vietējos līderis ir Šķēle, ir pārējie. Zinām, ka Barons pilnīgi noteikti vēl papildināsies. To klubu vadība jau ir apstiprinājusi, ka tiek meklēt vēl 2 spēlētāji, pirmais numurs un uzbrucējs. Ir zināms, ka ir sarunas ar Lietuvas Rītas par Robertu Štelmakaru piesaistīšanu, tā kā mēs redzam, ka šī sērija nav tas, uz ko Barons grib tā pabeigt šo gadu. Ir pilnīgi nopietnas ambīcijas arī turpināt. Es domāju, ka Eirokaus ir labs pierādījums tam, teiksim, parādīt konkurentiem spēku, uzvarot šo duelu un spēlēt Final Four. Paldies, Imār, mēs ar teviem tiksimies pārtraukumā. Vēl var pateikt visiem skatītājiem, ka iespējams pārtraukumā mēs zināsim arī Latvijas vīriešu valsts izlases treneru kandidātus, bet laiks pirmajām puslaikām. Jā, un kā Zagreba komanda jau ir devusies laukumā, Tomičs, Vladovičs, Dundovičs, Vasljans un laikam viss arī nosauc. Tomičs, Vladovičs, Dundovičs, Vasljans un Simons. Jā, lūk tā. Tagad Baronam savukārt tradicionālais start piecinieks, Gusts, Šķēle, Adomaitis, Bērziņš un Aleksandrs. Bērziņš dosies, vai Aleksandrs liks, ja tomēr Bērziņš. Viņam šodien pretinieks neierasti garš, par veseliem 7 centimetriem garāks nekā Bērziņš, jo 2,17 šim 21 gadu vecajam. Jā, Anti Tomičs jau pērn kandidēja uz NBA draftu, tomēr beigās atsauca savu kandidatūru. Nu, un šeit centra iemetiens un cīņa sākusies ar tādu tiešām cīņu par bumbu jau pašā sākumā. Giedrs Gusts lielā ātrumā un Barons sāk ar uzbrukumu. Gusts ar bumbu, Šķēle. Aleksandrs ieņēmis vietu. Labi tiek garām, bet diemžēl nedaudz paklūp. Un negūst. Un Adomaitis paspēja izmest. Un projām nav. Un šeit Mazliet druģaini varbūt bija. Tie ir labas iespējas. Aleksandrs labi iesāk šo apspēlēšanu un tik metienu pozīcijā. Nu, no tālienes Horvātu komanda ir bīstama, neapšaubām. Vairāk 3-4 spēlētāji labi met no 3 metienu zonas. 2 pirmie mēģinājumi gan arī viņiem ir stipri neveiksmīgi. Adrijas līgā 3. labākā 3-punktu metēja šī komanda. Nu, jāsaka, ka pavisam labi viņiem klājas ar Adrijas līgā ar sodmetieniem. Tur viņi pirmie. Un nedaudz tomēr sliktāk statistika ir 2-punktu metieni. Tā kā no 3-punktu tiešām būs jāuzmanās. Galā šī turnīra ietvaros Zagrebas komanda ir uzvarējusi vairāk spēļu līdz šim nekā Barons. Zaudējis 2 reizes izbraukumā, tad mājās visas spēles viņi ir uzvarējuši. 4 uzvaras, neviens zaudējumi izbraukumā 2-2. Dudovičs vēlreiz dodas cauri, no šeit iesprūst un arī uzbrukuma laiks ir beidzies. Gusts, Šķēle. Šķēle apspēlē un viņam atcerot tiks nostaigāts. Jā, tā arī parāda. Tā kā pirmie 5 mēģinājumi gūt punktus uzbrukumos, 3 Baronam, 2 Zagrebas komandai beigušies neveiksmīgi. Bet būs vēl daudz iespēju. Būs vēl daudz iespēju, protams, un arī Baronam šīs iespējas pagaidām ir bijušas labākas. Jo, labi izmet Zagreba komanda šos 3 punktniekus, bet, kā redzējām, nepārāk pārliecinoši. Un pirmais noteikuma pārkāpums.
Giedrus Gusts. Un Jakovs Vladovičs šeit bija ar bumbu, redzējām. Viņa rezultīvākais spēlētājs FIBA kausā, 14,6 punktu vidēji spēlē, arī 7 rezultīvas piespēles. Un vēlreiz viņš ar bumbu. Un Filips Basļans, 12. numurs. Tagad Simons šodien ļoti daudz darbojas ar bumbu. Mēģina tikt pat viņa Bērziņš, protams, visgrozām nav jēgas iet. Tagad vēlreiz samainījušies ir Zagrebas spēlētāji. Tomēr atkal ļoti grūts metiens, bet spēles laiks, bet uzbrukuma laiks tomēr ātrāk beidzās. Tagad bumba varēja arī palikt pie Zagrebas kluba. Nu, mūsējiem startpiecinieks noteikti pieredzējušāks un gados vecāks viesiem. Tāds veterāns ir tikai Mario Dundovičs no tiem, kas iznāca pieciniekā 30 gadu. Pārējie ir gados jauni spēlētāji. Adamaitis iespēlēja Aleksandrs Nomānu. Aleksandram vajadzētu būt daudz iespējām pret Tomiču izcelties uzbrukumā, tomēr šoreiz neizdodas. Arī šoreiz neizdodas, lai gan atspēlēja un Bērzņiem bija laba pozīcija. Tagad ātri pārēja uzbrukumā Zagrebas komandai. Neprecīzs metiens arī viņiem. 2 minūtes 20 nospēlēts, pa nulēm joprojām. Jā, joprojām Barons Pan šeit ir spiests stāvēt kājās. Nu, tāpēc vēl Giedrus Gusts ir precīzs. 2-0. Sākums maz rezultatīvs, bet es domāju, ka spēle jau nebūs tāda, kā tagad vēsta rezultātu tablo un nebeigsies apmēram ar 20 punktu guvumu visā spēlē. Pēdējā laikā Barons arī spēlēs ļoti rezultatīvi. Protams, varbūt nav paši stiprākie pretinieki bijuši, bet tomēr. Un Simons vēlreiz apturēts, Vladovičs tālmetiens un precīzi. Jā, faktiski brīvi tālmetienu arī izmet un vies vadībā. Vladovičs vairāk nekā citi šajā komandā met no tālienes. Procentuāli viņa trāpīgums nav tas augstākais, bet kvantitātes ziņā tieši viņš visvairāk met un arī iemet trīspunktniekus. Čēle apstājas, tomēr izdomā, ka nemetīs. Tagad trīspunktnieks nav un bumba Zagrebas komandai. Vladovičs, viņa Bērziņš var mēģināt uzspēlēt. Redzēsim, vai mēģinās izmantot garā spēlētāju pārsvaru. Ne pats mēģina 1-1 pustālais un precīzi. Pavisam nedaudz Bērziņš atlaida Vladovičs un ar to viņam pilnīgi pietika, lai izmest labu metienu. 5-2 Zagrebas komanda vadībā 4. spēles minūtē. Čēle. Viņam aizsaks. Iet cauri un šeit Basļans bloķējot pārkāps noteikums. 2 sodu metiena Armandam Šēlēm. Redzam, kontakts bija, piezīme bija. Komanda piezīmes abām komandām pa vienai šai ceturdaļā un arī visā spēlē. Un Armands Šēle ir iespēja samazināt rezultātu starpību. Tomēr pirmais sodu metiens lido garām. Arī otrs garām. Es jau domāju, cik ilgi Tomičam ļaus plēst Aleksandrai Skreklu. Jau kāds 2 epizodes jau bija, ka viņš pieturējās Skreklu. Tātad Tomičam pirmais. Fiziski noteikti Aleksandrs ir pārāks un nāks Batista arī. Viņš ir pārāks par Tomiču. Šeit labi māju kustība. To nemēģināja izmantot. Aleksandrs Bērziņš met 3 punktu garām par ātri izlēt šoreiz Aleksandrs. Jā, un veiksmīgi izvairījās arī no traumas, jo atpakaļ krītot faktiski krīt virsū Dudovičam. Sākums tomēr nervos. Sākums iznāca nervos, daudz neprecīzi metienu, daudz it kā labi iesākt uzbrukumu, bet pietrūks noslēgumu. Un jau pirmā maiņa, vēl 4 minūtes nav nospēlēts, nāk Mihāls Klebovickis Bērziņa vietā. Nebija Bērziņam šis veiksmīgs, šis pirmās 4 minūtes, tā kā jācer, ka Klebovickis veiksmīgāk izmantos to, kā Aleksandrs samērā var dominēt zem grozas, neskatoties uz it kā Tomiča garajām rokām, tomēr 2-17, Aleksandram ir 2-7. Tomičs tikko trāpa stīp, tagad viņa pirmais metiens, bet pustālais metiens viņam ir labs. Aleksandrs, ātrs trīspunktnieks. Nedomājot, diemžēl ļoti daudz Barons met no tālienes un pagaidām ļoti neveiksmīgi. It kā ir iespējas, ir iespējas, jā. Aleksandrs var uzmest. Protams, pēdējā laikā komanda ir labi trāpījis no tālienes. Redzējām, Tomičs arī bija atkāpies pietiekam tālu, lai nevarētu nobloķēt šo metienu. Bija jāmet. Tagad redzēsim, ko Tomičs darīs uzbrukumā. Kopējā statistika viņam ir ļoti laba.
Aizmet garām, labi metienu, labi apspēlēja, tik pie metienu, bet arī viņam bumba nekrīt grozā joprojām. 5-2, gandrīz 5 minūtes spēlētas. Nu šeit sots pret Šķēli. Trešā komanda piezīme Zagrebai, Baronam 2. Un bumba jāievad no gala auta. Adomaitis šoreiz parādīja. Nu, varēja it kā iespēlēt Šķēlim. Šķēli tā it kā maziem solīšiem virzījās grozas virzienā. Tur neviena apakšā tajā mirklī nebija, bet nu, šī spēles epizode ir jāizmirst, jāiet tālāk. Adomaitis izmet un arī garām. Labi, pēc aizsāka Tomičs nenāk tik tuvārā. Pie metiena var tikt, bet arī šoreiz brīvs metiens garām. Simons, jā, šodien laikam saspēli vadīs viņš. Vladovičam vairāk ir... Pārmaiņas viņš šajā vietā. Tagad Dundovičs samainījās. Pret Gustu, neveiksmīgi atspēle. Iespēja iet uz priekšu, skaitliskais pārsvars. Un šeit eleganti Armāns Šķēle. Augšas rezultāts starpība minimāla. Adomaitis piespēle it kā mazliet par zemu, bet Šķēle veiksmīgi pabeidz ātru uzbrukumu. Simons. Viņi visi atkāpušies. Tomičs nāk veido aizsēgu, paliek tagad Aleksandrs pret Simonu. Viņi samainījās, bet nu, neteiksim, ka Kleboviskis zaudētu fiziskā ziņā Aleksandram. Absolūti nemaz. Tā kā šādas maiņas... Nu... Tāpēc jau Barons arī mainās, ka spēlētāji līdzvērtīgi. Un veiksmīgs uzbrukums Aleksandrs. Nu tā, kopš spēles sākuma pirmo reizi atkal Barons vadībā. 6-5. 3 minūtes un 40 sekundes vēl jāspēlē pirmajā ceturdaļā. Šēnis, nu, izdosies Šķēlim. Aizvēl. Jā, nu skaisti nospēlē, bet bumba tomēr būs Zagrebas komandai. Pirmā maiņa arī viesiem. 6. numurs Petars Babičs nāk laukumā. Arī viņam 22 gadi. Tāpat kā vēl vairākiem spēlētājiem, ieskaitot Simonu, ko jau esam pietiekami daudz redzējuši. Un FIBA kausā vidēji 6,1 punktu guvis. No, arī no tiem spēlētājiem, kas spēlē daudz šeit klubā, tā kā tāda nesaprašanās. Zeiko Poličevičs, kurš ir kā Zagrebu treneris, arī kaut ko runāja ar treneri tiesnešiem. Un tagad arī ar šo sacensību komisāru. Komisārs mums no Čehijas, Milošs Prozaks, kaut ko konkretizē. Pilns uzbrukuma laiks. Jā, nu atceros par šo pilnu uzbrukuma laiku bija. Šķēle kontrolē bumbu, un tā arī bija uz brīdi faktiski. Tā kā vēlreiz Zagrebas komanda uzbrukumā. Tomičs šeit ar ātrumu tik garām Aleksandram un viņa pirmie punkti. Jā, un arī Kleboviskis vairs nebija tur glābējis. Aleksandrs ļoti agresīvi tur spēlē. Labi pozīciju ieņēmis un piezīme. Vēl pelnīt to, ko vajag. Topičam otrā piezīme. Divas piezīmes arī Baštenam, kurš tik jau nomainīts. Tagad arī Tomičam. Un Aleksandrs ar bumbu. Tomaitis. Spēlēt pats. Simons šoreiz ļoti fiziski spēlējot apturēja Adomaitu. Un Vladovičs tiek garām Šķēlēm. Babičs. Met pār Aleksandram un iemet. Vēl viens precīzs tālmetiens. +2 Zagrebas klubam. 2,47. 10,4, jā. Justs. Aleksandrs paliek ārā. Labi iespēle Šķēlēm un Šķēle 2 punkti, jā. Apskrēja savu secēju, saņēma piespēli un viegli punkti. Nokavēja iet uz pārķiešanu Aleksandrs, bet Adomaitim izdodas iesaistīties cīņā. Bumba Barons komandai. Gusts, Šķēle. Šķēlēm pašam jāiet. Nē, iespēle Klebovickim. Nedaudz zaudēja līdzsvaru, bet ar otru piegājumu tomēr ir precīzs. Un rezultāts neizšķirts. Klebovickis ar neatlaidību panāk šeit grozu golumu un divas maiņas. Kravčenko un Batists nāk laukumā Baronam. Un savukārt Gordans Zadravets nāk laukumā Zagrebas komandai. Šīs komandas veterāns 38 gadu Zadravecam.
Nu, Sirmons matos viņam ir redzams, jā. Nu, trešo sezonu viņš spēlēja Zagrebā. Tagad trešo sezonu pēc kārtas. Vidēji 12 minūtes pavada laukumā. Tomičs pret Batistu. Labi mājiņu kustība. Nu, pavisam nedaudz pietrūka. Faktiski jau bumbu Tomičs bija zaudējis. Trešā komanda piezīme Baronam. Tad redzēsim, kam arī Gustam piezīme. Visas 3 piezīmes Gustam. Jā, nu un arī tūlīt viņš tiek mainīts. Raimonds Vaikuls jau karats atnāk laukumā. Nu, Tomičs no sodmetiena līnijas arī ir ļoti veiksmīgs. Gusts mēģināja izsist šeit redzam. Mēģināja noskriet garām izsist un faktiski trešā piezīme tāds pārgalvīgs gājiens no viņa puses. Bet nevēl Gusts tiešām visbiežāk savāc 5 piezīmes Barons rindās. 10 spēlēt šai sezonā viņš atstājas laukumu 5 sodiem. Tagad 3 piezīmes pirmajās 8 minūtēs. Un par laimi Tomičs met garām abas sodas. Neraksturīgi priekš viņu, jo tiešām ļoti labi procentuāli. Viņš met gan Adrijas līgā, gan arī, protams, FIBA kausos ir metis. Tā kā tas tiešām ir pārsteigums, bet pozitīvs pārsteigums priekš Baronu. Leibovickis, protams, esam redzējuši, ka pagalam neveiksmīgs. Jā, arī pārsteigums, ka tik neveiksmīgi. Tomičs tagad Batistu viņu uzman diezgan tālu no grozas, kaut gan Tomičs nevienreiz nav metis, vismaz FIBA kausā no 3 punktnieks. Vladovičs pret Kavčenko nošot. Un jā, nu izmantoja to, ka Vaikulim uz brīdi bija jāsadz Tomičs, milzīga auguma starpība, ātri piespēle. Un Tomičs pietiekami koordinēts, lai iemestu un iemet ar pārkāpumu. Jā, faktiski līdz rokai Vaikulim pat nebija iespēja tikt, jo Tomičs lido it kā prom nedaudz no grozas, bet tam vēl tālu izstiep arī roku uz priekšu. Es protams, pēc visu savā stilā arī šos 2 punktus arī gūs. Nu, tagad paskatīsimies, kā ies ar šo sodu metienu. Joprojām garām. Jā. Un Vaikuls ar bumbu. Ies joprojām vadībā. Nu, tagad Batista. Pats, jā. Un nedaudz pa īsu. Aktīvi spēlē Leibovickis, nu mazliet pietrūka laukuma garumu, lai viņš saglabātu šo bumbu. Bet 2 reizes jau aktīvi iesaisties cīņā, vienreiz bumbu dabūja, otrais mazliet pietrūka. Un Denis Saļko nāk laukumā. Vidēji tikai 6 minūtes šajā turnīrā bijis laukumā. Tagad nomaina Tomičs, kuram ir 2 sodi, kurš nospēlējis jau 9 minūtes, kuram liels slods neapšaubām. Viņam ir 4 punkti. Nu, tā apmēram arī viņi spēlē. Gan Vladovičam 5 punkti, Tomičam 4 punkti. Nu, tieši tāpēc arī kopējā statistikas abi ir šie un Vaikuls uznācis Gusta vietā, turpina Gust iesākt to 2 piezīmes ļoti īsā brīdī. Jā, tikai 2 spēlētājiem Baronas komandas sastāvā ir piezīmes. Un abiem nomināli saspēles vadītājiem. Nu, Rinalds Sirsniņš paliek vēl. Varētu nāk laukumā. Vladovičs 7 punktus guvis līdz šim, pusi no komandas gūtiem punktiem. 5 komandu piezīmes tagad Baronam, 4 joprojām Zagrebas klubam. Batista. Laba pozīcija bija, nedaudz neaizgāja. Nu, vēlreiz Leibovickis nav precīzs, nu, un tur arī nav neviens, kas varētu pacīnīties par bumbu. Barons iesāka labs spiedienu uz grozu apakšu, bet pāris reizes nepaveicās, mazliet varbūt sasteidz. Nu, tagad vairāk uzbruk no ārpuses. Protams, šķēl iet uz grozu caurgājienos, bet garie spēlētāji ir pasīvāk tagad ar tādu spiedienu uz grozu apakšu. Nostaigāts. Zadravicam nostaigāts. Un 16 sekundes paliek ceturdaļā, kas noteikti būs jāatzīst par nerezultatīvi, tīpaši no Barona puses, bet ir iespēja vēl gūt vismaz 1 grozu. No šķēle tā ļoti lēni. Iet pāri. Protams, 9 sekundes palikušas. Batista nāk uz aizsegu. Un samainās Zagrebas spēlētāji. Šķēle atspēl brīvs metiens Leibovickim. Un 3 punkti. Pēdējā sekundā. Lieliski. 13-14. Pirmā ceturdaļa noslēgusies. Gan vēl pagaidām par sliktu Baronam, bet es domāju, ka otrā ceturdaļā viss var mainīties. 6.
Barons turpinājumā uzlabot sniegumu, veiksmīgāk spēlēt uzbrukumā, un šodien noteikti ir iespējas uzvarēt. Tas nu būtu skaidrs. Arī citas spēles FIBA kausā notiek šodien. Tartu Rock pēc puslaika ir 4 punktu pārsvars pār Ural Greit komandu no Krievijas. Arī šeit pirmā spēle Tartu komandai mājās. Nu, protams, Ventspils šodien spēlē ULEB kausā 16. fināla pirmo spēli Sofijā. Šī spēle sākās vienlaikus ar mūsu spēli šeit Rīgā, un pagaidām Ventspilnieki ir priekšā ar 1 punktu pārsvaru pirmā ceturdaļa. Šeit gan nedaudz iekrīt Barons komanda pirmā uzbrukumā mēģinot presingot. Otrās ceturdaļas sākums faktiski Sofijā, 1 punktu pārsvars Ventspilniekiem vēlreiz. Ventspilniekiem pat nav obligāti jāuzvar. Protams, būtu labāk uzvarēt šo spēli, bet vismaz palikt apmēram tā. 4-5 punktu robežās. Tad jau mājās var cerēt. Jā, Uvis Helmans ir iemetis jau 2 trīspunktniekus. Justins Laus, Akin bal arī gluži pa 4 punktiem. Un Ventspilnieku rindās debitējis arī Gerijs Maknamara, viņu jaunais viesspēlētājs no Amerikas pirmās minūtes nospēlējis. Jā, kā jau teicām arī Viļņā, tad tiešām Maknamara pievienojās komandai faktiski Rīgas lidostā un aizlidojas līdz Sofijai. Ir kopā ar komandu, bet cik viņš spēlēs, tas ir atkal cits jautājums. Tikmēr 16-13 šeit Rīgā, Arena Rīga, Zagreba vadībā pret Baronu. Otrās ceturdaļas sākums. Babičs ar bumbu. Ies pats, paslīd un arī zaudē bumbu. Un izskatās, ka diezgan smagi paslīdēja. Ne, tomēr pats ceļš augšā. Sākot otro ceturdaļu ar 10. numuru nāca laukumā arī Hrvoja Kovačevičs. Vēl viens jauns spēlētājs, 21 gads viņam, bet šeit redzam, jā, paslīdēja uz apmēram soda līnijas Babičs. Tā vieta, atcerēsimies, gan ar citu sponsoru logo, bija arī kā ULEB kausa spēlē vienā bija samērā neveiksmīgi. Terence Tomas tur krita nepārtraukt, jā. Batista joprojām turpina mest garām. Tas gan viņam tikai otrais mēģinājums, bet tomēr atkal samainās. Ātrs trīspunktnieks neprecīzs un pāri gala līnijai. Vladovičs ātri ar izmet. Denis Saļko pārkāp gala līnijai cīņā par atlikušo bumbu. To mēs redzam ļoti pārliecinoši, faktiski viss pēd aiz līnijas un bumba atkal Baronam. Jā, 11 minūtēs ir gūt tikai 13 punktu. 3 piezīmes jau gūstam. Bet jādomā, ka spēles gaitā izdosies sekmīgi darboties uzbrukumā Šķēle un piezīme pret viņu. Saļko pietiekami pārliecinoši pārkāp noteikumus. Vienkārši lūk uzliekot šādu roku. Nedēļ nekādas iespējas Šķēlēm uzliekt uz metienu. Bet 2 sodmetieni ir. Pirmajā gan sodmetienu sērijā Armandam Šķēlēm pagalam neveicās. Un šoreiz vismaz pirmais metiens tā drusku. Kā nepārliecinās, ka tomēr bumba iekrīt. Un otrs ir krietni labāk. Vladovičs ar bumbu Zagrebas komandā iesāk uzbrukumu. 2 garie nāk pretī, veido aizsegu. Un Zadravets neprecīzi stāvmetiens, bumba atgūta. Kravčenko. Vaikuls ātri iet līdz galam cauri un atkal pavisam nedaudz pietrūka. Zadravets ļoti ātri, neskatoties uz savu jau pieklājīgo vecumu priekš basketbolu, ļoti ātri paspēja aizskriet ātri uzbrukumā, līdz viņam gar bumbu nenonāca. Vaikuls traucē. Gan skatījās tā kā uz tiesnešiem, bet pārāk neprotestē par to, ka tomēr bumba tiek atdot atpakaļ Zagrebas klubam. 10 sekundes uzbrukumā. Kā redzējām, šeit arī atkārtojumā, ka viņš bumbai pieskārās. 3 sekundes laukuma stūrī. Grūti metienu izmet un paspēja tomēr, bet bumbu viegli savās Kravčenko. Tagad Vaikuls. Šķēle, Batista. Gaida bumbu. Saņem un nopelna piezīmi. Otrā komanda piezīme Zagrebai. Šeit ceturtdaļā Baronam 1. Un Saļko pārkāps noteikums. Faktiski piespēles saņemšanas brīdī mēģināja Batistam izsist no šīs puses. Mēs to labi redzam. Un uzreiz pārkāpums. Tā kā jauns uzbrukuma laiks Baronam. Hlebovicks un vēlreiz Šķēle. Izmanto Batistas aizstēgu, iet uz grozu. Un piezīme. Vēl vien piezīme varēs tam pašam spēlētājam. Saļko.
Arī viņam jau trešā piezīme. Jā, trešā piezīme. Nu, pagaidām uz rezervis soliņa klusums Zagrebas klubam. Nekas netiek mainīts. Jā, nu viņa treneris Zaļko Pavličevičs ļoti nosvērts, sēž uz soliņa komandas galvgalī, ja tā var teikt. Šķēl tikmēr met sodmetienus atkal nesakmīgi šoreiz. Tomičs Laistāra arī pagalām nebūtu. Redzējām, vienu epizodu nospēlēja labi, pārējās viņš tiešām zaudēja pietiekami Baronas masīvajiem spēlētājiem. Viņš nāks laukumā, es domāju, ka viņš šobrīd pietaup, jo spēle Zagrebas komandai vairāk vai mazāk iet veiksmīgi, līdz šim rezultāts aug līdzīgi, spēlējot viesos, ne uz ko daudz labāk viņi nevar cerēt, es domāju. Līdz ar to viņi pietaupa savus spēlētājus, jo patiešām šeit starpībai nav nozīmes, nav vērts cīnīties par mazāku starpību, ir vajadzīga uzvara noteikti. Paločiņš ar bumbu. Garām netiek. Ilgi driblē. Nu, lieliski izspēle, bet ļoti neveiksmīgs metiens tieši tāpēc, ka pārspēlē varbūt mazliet. Un sasteidz jau pašu pēdējo metienu. Jā, Zadravecam bija jāmet pašam, lai paspētu izmest laikā. Nu, viņš ieraudzīja vēl savu spēlētāju zem groza brīvi, bet tas jau, ja būtu 2 sekundes ātrāk, viss būtu kārtībā. Bijušās Dienvidslāvijas komandas tik tiešām šādi mēdz spēlēt un vēl piespēle brīvākam un vēl brīvākam spēlētājiem. Šeit tiešām labi bumbas izspēle, bet pārtērē laiku un paliek 16 joprojām. Bet ļoti lēni aug rezultāti šajās pirmajās, jau gandrīz 13 spēles minūtēs. Grūti nāks gūt punktus. Lebavinskis labāņu kustība. Gājiens uz grozu, Vaikuls brīvs. Brīvs un iemet. Barons atkal vadībā, 18-16. 7 minūtes jāspēlē otrajā ceturdaļā. Vladovičs tomēr atspēlē. Nu, nevajadzētu kastāt brīvs. Nu jā, šeit arī rezultāts. Nesaskaņotai darbībai aizsardzībā. Simons, jā, 3 punkti. Ir precīzi 3 reizes no tālās distances bijuši precīzi Zagrebas komandas spēlētāji. Joprojām rezultāts aug līdzīgi. Vaikuls garām gājiens ar atspēli Klebavickim. Brīvs metiens. Nav precīzi. Visai nestabili veids šajos metienos Baronas komandai. Arī Tierelā patiesi brīvu metienu, vismaz 3 punkti tiek, bet vairāk neprecīzi nekā precīzi pagaidām. Zagrebē atkal uzbrukums. Vladovičs parāda arī sadarbību. Tagad gan viņš spēlē jau kāds saspēles vadītājs. Nu, lieliski māju kustība. Zadravecam izspēle zem groza un pārkāpums Klebavickim. Klebavickim pirmā piezīme. Skatāmies. Jā, nu bija jāpalīdz šeit pēc Zadravets, kurš ar māju kustību tik garām un pēc tam tā ķēdes reakcija izraisīja. Un minūtes pārtraukums Baronam. Nu, nelielas korekcijas noteikti spēlē ir vajadzīgas, jo redzam īsteiet. It kā iespējas ir. 3 punktnieks arī var mest. Samērā brīvi, bet nu nekrīt. Nu, Vecpilnieki tikmēr pagaidām vadībā 26-22 otrās ceturdaļas vidū nospēlēts, tur gandrīz tikpat cik šeit. Tā kā pagaidām viņiem viss veicās labi Sofijā. Cienījamies skatītāji ar ovācijām sagaidām Baronas komandu. Minūtes pārtraukums beidzies, komandas atgriežas laukumā. 6 minūtes 14 vēl jāspēlē pirmajā puslaikā. Jā, protams, šajā turnīrā nestartē Itālijas, Spānijas, Lietuvas, Serbijas komandas. Vesela virkni no Eiropas vadošajām valstīm nav pārstāvēts. Ir daudz komandu no Grieķijas, no Krievijas un Ukrainas. Šīs valstis ir visbagātīgāk pārstāvēts. Grieķiem 5 komandas, pa 4 no Krievijas un Ukrainas, 3 arī no Kipras. Nu, tas diezgan loģisks izskaidrojums, jo Krievijas komandas vienkārši netiek Ulebā iekšā. Nu, Spānijas, Itālijas komandas, protams, spēlē vairāk Ulebā un, protams, arī Eirolīgā. Nu, līdz ar to vienīgais arī kauss, kur spēlēt, ir tieši starptautiskais ir FIBA. Un Uleb turnīri tiešām, tur ir 78 komandas šogad Eirolīga plus Uleb kauss. Nu, šķēl tikmēr 3 punkti un neizšķirts uz tablo.
šeit arī spēle ir apturēta. Cīņā Babičs ir dabūjis sitienu pa galvu. Kur tā kā pietur nedaudz, tagad ir atsākusies spēle un izskatās, ka šī epizode arī viņa puses ir aizmirst. Šeit daudz maiņas. Labi sabūtējušies ir Zagrebas klubu spēlētāji. Metiens pār rokām netik labs uzbrukums šoreiz, jo iepriekšējos vairāk kārt pacietīgi izspēlējot tik pie labiem metieniem. Zagrebas komanda šoreiz ne. Šķēle tikmēr nostaigāts. Jā, nedaudz pa daudz tomēr šie soļi bija. Kā viss likās labi, bet tomēr Nacionālā basketbola asociācija varbūt viņam arī šādu lietu piedot. Nu, šeit tomēr ir striktāk noteikumi šajā lietā. Kaut pacietīgi Zagrebas klubs spēlē. Tomēr kļūda. Un skaitliskais pārsvars. Un aizmet garām Vaikuls no groza apakšā ātrajā uzbrukumā. No viss šī skaitliskā pārsvara tomēr nekāds labums komandai nav ticis. Jā, nu žēl šāds neizmantotās iespējas krājas un krājas. Vienīgais jāsaka, ka kaut kad jau arī kritīs arī bumbu iekšā. Jau visu laiku ies tā kā šobrīd. Labi pēc aizsaka saņēmis bumbu. Vladovičs brīvs metiens pēc tam Zadravecam un vēl vienreiz no tālienes precīzi Horvāti. Jā, viņi veiksmīgi izspēlē pacietīgs uzbrukums un atrod brīvs metienus. Ties arī Barons tiek pie metieniem un ar realizāciju pagaidām varbūt netik labi iet. Tagad Kravčenko, viņam aizsaks. Atkal Šēlem, maz laika palicis, 5 sekundes uzbrukumam. Šēlem met 3 punktnieku, nebūs un arī tur Batista nav cīnītājs par atlaigušo bumbu. Labi atbloķēja. Un pārēj uzbrukumā nu šeit noguļ vienkārši aizsardzībā Barona spēlētāji. Un pagaidām ar grūtībām šī spēle iet. Minūtes pārtraukums, 4 minūtes 16 paliek puslaikā un šobrīd ir -5. Nu, nezinu, man liekas, ka Batista pagaidām arī īsti nevelk. Aleksandrs bija krietni agresīvāk, kad Aleksandrs atzīmēt arī tiek taupīts. Redzēsim, cik ilgi. Aleksandrs pāris reizes ieguva labu pozīciju, bet neizmantoja savas iespējas, neiemet. Let's go, guys, let's go! Un cienījamie skatītāji, skaidriem aplausiem un karociņiem gaisā. Svētājiem Barons spēlētājus! Armands Šķēle gūs 10 punktus. Baronam rezultīvākais spēlētājs, gandrīz pusi no komandas punktiem. Laukumā atpakaļ ir Gusts pēc ilgāk pārtraukuma pirmo reizi šajā ceturdaļā. Viņam 3 piezīmes. Adamaitis. Garām šis metiens no tālienes pagaidām vāja precizitāti Barona komandai. Faktiski Armands Šķēle un Flabovisks 3 punktnieks tikai ir iemetuši. Metuši daudz. Viņiem pēc tam ir, kā mēs redzējām, lielākoties šie 3 punktnieki ir brīvi. Varbūt arī Zagrebas klubam ir tāds uzstādījums, vairāk tomēr koncentrēties cīņai tuvāk savam grozam, ļaut Baronam mest. Tomēr arī viņiem ir pietiekami labi zināms Barons kluba problēmas. Nu, Šķēle neiedod Aleksandram bumbu. Noteikuma pārkāpums pret Armandu Šķēli. Nu, šeit no aizmugurs mēģināja izsīst, neapšaubām piezīmi. Jā, Barons ir trāpījuši 2 tālmetienus no 11 pagaidām šajā spēlē. 4 komandu piezīmes Zagrebai, Baronam 2. Jāmet vēl nav. Nākamais gan. Pārkāpums Zagrebas klubām jau tiks sodīts ar 2 sodmetieniem. Gusts neliela nesaprašanās izskatās Baronas klubam. Patīs tā kā panāca ārā, tagad atpakaļ jau dziļāk. Groza. Izspēlē Aleksandram. Aleksandrs. Nu tā. Jā, viņam diezgan ilgi.
nesodītam tuvoties grozam, un faktiski viņš to arī izmantoja. Apmēram no metra attālumu iemet. Nu, un šeit Vladovičs labi atraujas groza virzienā, un atkal rezultāts starpība ir +5. Aizvien biežāk iekrīt Barons tā ļoti pamatīgi aizsardzībā. Vai nu pēc aizsarga, vai kāds nepaspēja atskiet atpakaļ savā laukuma pusē, kā iepriekšējo grozu pirms minūtes pārtraukumu guva Zagrebas komanda. Vai kāds izmēra aiziet garām, pēc tam uz palīdzību izmanto to, ka kāds iet palīgā, izspēlē līdz apakšai. Katrā ziņā šādā veidā pēdējās minūtēs 8 vai 10 daudz viegls punktus Zagrebas komanda gūs. Un rezultāts, protams, uz tablo. Labi redzams. Vladovičs. Viņš pārāk agresīvi pret viņu spēlēt nedrīkst. Šeit. Un Simons pret Aleksanderu. Tomēr tiek līdz metienam un veiksmīgam metienam. Tāds, es teiktu, lienošs garām gājiens, bet sekmīgs. Jā. Nevieglu metienu izmet. Un vēlreiz kļūt. Nē, tomēr jau dabūja šo bumbu. Tāda pārāk labi iespēja nav. Uzbrukt tagad Batīsti. Un viņam tiek konstatēts nostaigāts. Nu, daudz nostaigāt šodien. Faktiski apusē arī Zagrebas komandai bija. Un nāk laukumā Bērziņš īsu brīdi spēlēja vienlaikus laukumā Batīsti un Aleksanders. Tāds jūtams labums no tā komandai nebija. Diemžēl tagad likās, ka varētu būt itin labi. Zagrebas klubam atkal uzbrukums. Babiņš izšķirās par ātru tālmetienu, nebūs. Un šeit Adamaitis nedaudz patrauc Aleksandram uzreiz dabūt bumbu, bet pēc tam tomēr dabūna. Uz cāda Bērziņš pustālais precīzi. Protams, brīvu metienu realizācija varētu krietni palīdzēt šajā spēlē gūt punktus un pārņemt varbūt iniciatīvu un vadību. Redzēsim, kā ies tālāk. Nepilns 2 minūtes paliek puslaikā. Simons šķēl šoreiz uzminēja, nostājās ceļā, neļauj paiet garām pa galu līniju. Simons mēģina vēlreiz ar aizsargu palīdzību, tiek pie 3 punktnieku un precīzi. 5 precīzi tālmetieni jau šovakar viesu komandai. Tā gan arī pusi no viņu punktiem šādā spēlē, kur nav daudz gūto punktu. Bērziņš ar bumbu, tomēr šķēlē. Maids apspēlē. Un Simonam piezīme. Un Adamaitim 2 sodmetieni. Sodmetieni, jā. Otrā piezīme Simonam. Minūtes pārtraukums pirms tam, pēc tam Adamaitim sodmetieni. Bet -8 jau rezultāts bija sasniedzis. Tik liels deficīts šajā spēlē nav bijis Baronam. Jā, mēģina vēl līdz pārtraukumu kaut ko. Jā, minūte un 18 laiks vēl ir. Sadaldēt var, atbūt vadību. Un teorētiski ir iespējams. Vai tā praktiski arī izdosies, to nu mēs redzēsim. Nākamās apmēram 2 minūtes. Tev nav jāsagaida lejā. Ja tavs spēlētājs tiek klūst, tad tev ir jābūt un normāli jāizsagaida. Paliek 5 sekundes, nostājies lejā un gaidi. Zagrebas komanda provocēt. Jūs normāli. Teika metēt. Nav vajag pamosties. Spēlē kājās. Paskatās. Jā. Offense. Viņa kurš spēcīgi. Notiek play slow. Spēcīgi izmēt. Kā redzējām pie šiem atkārtojumiem, lielākoties pie veiksmīgiem metieniem, joprojām mēs vairāk redzams viesus. Krunoslavs Simons, 7. numurs, 8 punktus guvis, vairākus viņa metienus redzējām tagad. Bet Adamaitis vairāk kārtī mēģināja spēlēt 1-1, ticis garām, šoreiz bija piezīme. No sodlīnijas viņš met 79% vidēji šo sezonu. Tā kā ir labas cerības uz precīziem metieniem. Viņš arī savu reputāciju attaisno. 2 sodmetieni realizēti, 33-27 un minūtu un 13 sekundes vēl jāspēlē otrajā ceturdaļā. Samainās šeit. Un nebūs precīzi. Bērziņš tā pasita Adamaiša virzienā bumbu. Atsavāc un jau šķēli. Agremzē tomēr šķirās pa pustālo un iemet. Un šoreiz lieliski nospēlēja. Pamānīja, ka varētu iet cauri, apstājās un faktiski izmet gandrīz brīvu metienu. Tāds individuāls uzbrukums šoreiz izdevās, bet sekmīgs un sekmīgo uzbrukumu nav bijis tik daudz, tā kā jāņem par labu, kāds ir. Šķēle tikmēr labākais punktguvējs, viņam 12 punkti, pārējie pat tuvu nestāv.
Un Zadraveits pa galu līniju tiek garām šeit. Atspēle brīvs metiens Simonam gan par vēl. Jā, neskaitīsies šie 3 punkti. Un 26 sekundes paliek puslaikā. Faktiski līdz beigām var spēlēt Barons, var mēģināt samazināt starpību līdz pat punktam vai 2 līdz mazai starpībai noteikti. Nu, redzēsim. Nu, un tikmēr pēc puslaika Ventspilniekiem -1 Sofijā. Tā kā 34-33. 1 punktu pārsvars Lukoil Akademika, un tas ir labs rezultāts, ja ir izdevies noturēt mainieku komandu uz 34 punktiem. Tas ļauj cerēt tiešām. Jo projām uzskatām tomēr, ka šajā duelī tomēr Lukoil ir tomēr favorīts statusā. Jā, nu formāli it kā Ventspilniekam otrā spēle mājās, bet reāli komanda iespējas ir stipri līdzīgas, un it īpaši izbraukuma spēle varētu būt smaga, neapšaubām. Nu tagad pēdējās sekundes, 7 sekundes Gusts met, neiemet. Gandrīz nejauši trāpīgi grozā. Vēl 2 sekundes. Aleksandrs atgūst bumbu, Bērziņš un augšas un gara. Neir. Tomēr ir neskaitās. Protams, ka neskaitās. Jā. Negaidīt pavērsienu pašās pēdējās sekundēs bija tik daudz šeit bumba. It kā zaudēt, it kā nejauši iesist grozā, pēc tam atgūt trieciens no augšas, nesekmīgs. Pat nav vērts mēģināt uzskaitīt. Redzam rezultātu. Skatāmies vēlreiz, kā viss notika. It kā Zadraveits pēc tam izsit viņam bumbu Aleksandrs. Tiek pie bumbas. Atspēlē Bērziņam. Bērziņam nekas ir mierīgi jāieliek bumbu grozā. Jā, bet viņš karājās stīpā un mēģināja karājoties iesist. Protams, grozs neskaitās. Bet, ja nebūtu karājies, tad droši vien būtu bumba atlikus ārpus groza. Labi, dodam vārdu Armantam Šķēlim un Uģim Jaksam, protams. Pēc pirmā puslaika šobrīd -6 Armands Šķelmam blakām. Armand, -4 piedod. Ir tāda sajūta, ka mazliet samocīti ir. Un kaut kā tā, ka dod ļoti daudz kļūt, jo sevišķi 2. ceturtais beigās. Nu jā, mēs tu kā baigi lēni spēlējam, un aizsardzībā ir tā 3 punkti normāli, bet uzbrukums mēs lēni kustamies, un mēs kaut kā viens otru nesaprotam, nezinu, kaut kāds. Varbūt tā nāks, ka tik svarīga spēle, jo Baronam laikam nav bijusi, un tāpēc kaut kā viss tā saralstās mums. Un saparanties, lai 4. martā nav jāspēlē. Armands Šķēl, tas bija, mēs pēc bītiņa būsim ar Imāru Jursonu šeit tepat zālē, bet man ir arī ziņas par to, ka ir apstiprināts Latvijas valsts izlases kandidāts. Sveiki, uzreiz palabošu savu kļūdu. Izlases kandidāts tik tiešām ir apstiprināts. Šoreiz gan nav runa par spēlētājiem, bet gan runa par galveno treneru. Un, proti, šobrīd pēc neoficiāls, bet pēc ļoti drošas informācijas notiek preses konferences. Latvijas Basketbola Savienības preses konferences. Un šobrīd Ojārs Kehris, es domāju, paziņo, ka kandidāts uz izlases galvenā trenera amatu ir Nenats Trajkovičs, tātad serbu speciālists. Un šis te vīrs tiks virzīts apstiprināšanai Latvijas Basketbola Savienības valdes sēdē. Kad būs valdes sēdē, man nav zināms. Kā tev šī kandidatūra, Ingmār, uzreiz? Nu, kandidatūra pastīsimies, atbrauks, tad arī pastīsimies. Neko daudz mēs par viņu nezinām. Zinām to, ka tā Eiropas pieredze viņam ir diezgan sēna, teiksim tā. Pirms kādu laiku runāja ar Andru Biedriņu. Tieši šis treneris ir tas, kas strādā vairāk sistēmā individuāli ar spēlētājiem. Tajā skaitā ar Andri. Pagājušo gadu vēl viņa atsauksmes bija, kad esot labs treneris, bet, nu, ar savu diezgan serbisku domāšanu taisnvirziena, bet, teiksim, tas doma, kas varētu būt labi, viņš teica, ka viņam disciplīna esot ļoti augstā vietā, un tā ir tā lieta, kas Latvijas izlasēji varbūt ir pietrūkstis vairāk šobrīd. Nu, no tāda viedokļa skatoties, varbūt tā ir laba kandidatūra, no citu viedokļu, es domāju, būs ļoti daudz dažādu viedokļi. Atšķirsies, tā kā paskatīsimies. Kaut ko tuvāk ir jāuzzina par viņu pašu, ne tikai par viņu biogrāfiju, kas ir uz lapas uzrakstīta. Cik tu daudz dod procentus, ka viņu Latvijas Basketbola Savienības valdes sēde apstiprinās? Nu, 99. Ok, Ingmār, skaidrs par šodienu, par notikumiem pirms minūtes, par notikumiem pēc mēram 7 minūtēm. Nu, šobrīd ir -4, kā Armands Šķēl atzina, iet ļoti smagi, nesaprotās uzbrukumā, ar aizsardzību viņš vairāk un mazāk ir apmierināts, bet, nu, tas rezultāts nav tāds, kādu viņi bija gaidījuši. Tieši tā var just, ka abas komandas ir nokoncentrējušās pirmkārt nosekt šodien. Svarīgs spēle pirmā mans ar to atzina, jā. Mazliet viņi pa daudz aizmirsuši par to, ka arī vajag iemest basketbolā. Nu, savādāk tas rezultāts neiet uz priekšu, un var just, ka neiet tas uzbrukums, tas uzreiz rada stresu un nervozitāti pašā spēlē, un viņi pagaidām veidojas ļoti smaga un, principā, Baronam neraksturīga. Principā šobrīd noteikums diktē pretinieks, un tas galīgi savās mājās nebūtu pieļaujams. Barons spēlē pa lēnu, pilnīgi noteikti. Otrkārt, jā, nu, ja mēs spēlējam to pozicionālu uzbrukumu noteikti vairāk uz groza apakšu, jo, ja ne centimetri, tad kilogramu Baronam ir vairāk nekā Zagrebas klubam, un es domāju,
tam pašam Aleksandram, Batištam, Bērziņam, viņiem vajadzētu piespēlēt iekšā, paiet, pavākt pretiniekiem sodus, paspiest viņus nervozēt un paspēlēt vairāk aizsardzībā. Šobrīd sanāk, kad ir tāds pusātrais uzbrukums, kuru noslēdz spēlētāji, kam būtu jānoslēdz ātrais uzbrukums. Teiksim, tāda nedaudz Barons spēlē tā, kā viņiem vajadzētu. Gal galā vēl ņemot vērā pēdējās spēles, cik viņi smagi bija saskrējušies un visādi citādi sapratušies. Šobrīd tik tiešām es tev piekrītu. Lai gan skatoties arī pēc statistikas, jāsacina laikam, ka abas komandas izjūt to spiedienu, ka šī ir pirmā spēle, ka sērija ilgs līdz 2 uzvarām. Vienmēr sakot, tad šis te turnīra status sloks, vai kā to varētu nosaukt, 3 punktu metieni. Mums 20%, Zagrebai 35%. Barons pēdējā laikā labāk meta. Meta un arī tie 5 ielaistie puslaikā ir noteikti pa daudz. Ja tā aizsardzība kopumā bija ļoti labi, ļoti bieži noturēja zem tām 24 sekundēm, ļoti bieži piespied mest pilnīgi trakus metienus, tad 5 izlaisti 3-punktnieki, no kuriem vairāk brīvi. Tas atcīt bišķiņ atpakaļ spēlētājus, kas ir nostrādājuši ļoti labi aizsardzībā, vairākus uzbrukumus un pēkšņi saņem 1, 2, 3 un rezultāts aiziet nepareizajā virzienā. Tas tā psiholoģiski varētu būt grūti. Vēl vairāk otrās ceturtās beigās, ka tik pielaists vismaz 2 vai 3 kļūdas, kur principā 1 pret 1 pret grozu. Tā uz uzmanību. 2 punktu metieni 45% Baronam, Zagrebai 50, kļūdas 9. Izrādās Zagrebai vairāk, mums 6. Zem groziem uzvaram ar 1. Un tas tā kā visumā vairāk vai mazāk. Vai mazāk ir statistikas cipari. Es domāju, ka Baronam nevajag uz viņiem skatīties. Viņiem vienkārši vajag mazliet šobrīd savākties un sākt spēlēt savu basketbolu, izdomāt, kā viņi to grib darīt. Citādi šobrīd ir tā, ka cits uz citu skatās. Vienīgais, kurš var iemest, ir Armands Šķēle, otrs rezultīvākais ar 5 punktiem Klebavickis. Arī rezervists, tomēr tie pamat sastāv spēlētāji, šobrīd no viņiem vairāk tie uzvārdi ir laukumā nekā tas sniegums, ko viņi varētu spēlēt. Es domāju, ka otrajā puslaikā noteikti ir jāspēlē mazliet ātrāks basketbols, ir mazlietiņ. Man ir tāda nojausma, ka vajadzētu uzlikt uz Kaspara Bērziņa likmi, ja reiz tā spēle, kurā viņš nav savācis momentā 3 vai 4 piezīmes. Viņš ir tāds spēlētājs, kurš ir neordinārs. Šobrīd zem groza ir tas rops, kur vajadzētu aizpildīt, tur viņš varētu pacīnīties. Labi, viņam tas puslaika beigas neizdevās, tas trieciens grozā no augšas, bet es domāju, ka tas varbūt ir tikai saniknos viņu vairāk, un es domāju, ka viņš varētu būt tas spēlētājs, kas šodien Baronu varētu pavilkt. Man tāda klusa aizdoma. Jā. Izlase ir notikusi, gribu zināt tavas domas. Maķedonija, Igaunija un vecā labā Portugāle. Jā, es jau šodien rakstīju, ka skaidrs, ka tā ir laba iespēja. Izlase ir devusi iespēju Latvijai, bet labāk nevarēja būt. Tas tiek tulkots šobrīd, ka tā ir jau ceļazīme iedot. Tas ir pilnīgi un galīgi garām, jo Portugāle, viņiem ir izmaiņas, viņiem ir jauns treneris un droši vien, ka pēc tā Eiropas čempionāta būs grūti noturēt to slogu, ka no viņiem gaidīs tādu pašu spēli, jo vienmēr pastrītam ir vieglāk izlīst nekā pēc tam noturēt to līmeni. Bet Maķedonija tāpat bijusi Dienvidslāvijas skola, kurā uzvārdi, kas spēlē klubos labākos nekā Latvijas vidēji. Mierīgi. Un Igauņiem, kā zināms, pagājušā kvalifikācijas ciklā gandrīz zaudējām Tallinā, pārbaudas turnīrā pirms pagājušā Eiropas čempionāta zaudējām Tallinā. Protams, Igauniem šobrīd ļoti smags periods un paudžu maiņa, un iespējams, ka varbūt viņi to ciklu pat vienā brīdī atdos. Igauņi varētu būt, pastarīši, bet tā, ka visas 3 izbraukuma spēles būs ļoti smagas. Domāju, ka ar Portugāļiem arī savā laukumā var sanākt problēmas. Ja Latvijas izlase nebūs pašā labākajā gatavībā, kas jau ir šobrīd serbu speciālistu rokās, visticamāk par 99%, kā mēs tas spriedām. Paldies, Ingmār, ka atnāci. Veiksmi tev darbos. Tad mēs šodien pa Baronu sērijā tavas prognozes. Es domāju, ka 2-0 tomēr beigās. Paldies tev. Mēs pievēršamies drīz vienam arī otrajam puslaikam. Y'all ready for this?
for this. Arēna Rīga, FIBA kausa basketbolā, Baronas LMT pret KK Zagreb. Rezultāts, kā jūs redzat, pagaidām Baronam nelabvēlīgs. Nu, redzam arī statistika ekrānos. Pārsvars ir viesiem tālmetienos, 5 precīzi raidījumi no 14, Baronam tikai 2 no 10. Sodmetienu nav bijis tik daudz šai spēlē, ir līdzsvars daudzos citos rādītājos. Nu, kļūdu vairāk Zagrebai, bet atcerēsimies, ka kļūdu saturs Baronam lielākā tiesa kļūda bija nostaigāta. Viesiem lielākā daļa kļūda bija 24 sekundes pārkāpums. Un pārējās atlikušās bumbas redzat apmēram līdzīgi un arī pārdodās bumbas arī 3-3. Tikmēr mūsu kaimiņi Tartu Rock turpina joprojām būt vadībā pret Uralgreitu savās mājās. Tur jāspēlē 3 minūtes un 50 sekundes, 71-66. Bet tur gan jāsaka, ka Uralgreitam varbūt morāli tīri ir diezgan sarežģīti spēlēt, jo viņu treneris burtiski ir aizbeidzis. Dražens Anzulovičs ir aizmetis uz Beļģiju. Vārdu tiešā nozīmē aizmetis uz Beļģiju, jo pat klubu vadība ir izteikusi cerības, ka tomēr Anzulovičs nokārtos ar savu klubu vismaz civilizētā veidā savas attiecības. Lūk, tā notiek. Zagrebas komandai Pavličevičs nekur mokt netaisās un Baronam būs jāpacīnās itin smagi otrā puslaikā, lai šo spēli uzvarētu. Nu, šeit Aleksandrs grūtā situācijā bija iesprūdis, bija apstājies, bija 2 sedzēju blakus un labs metiens tādos apstākļos reti, kad izdodās. Zagreba uzbrukumā. Nu, joprojām viņi spēlē bez Antis Tomičs, kurš nospēlē pirmās 9 minūtes un nav nācis vairs laukumā. Bet arī ar šādu mazāku sastāvu viņam tīri labi ir izdevies uzbrukums. Nu, Simons ir tagad ar bumbu, viņam 8 punkti. Pirmajās 2 ceturdaļās. Nu, labākais punktu guvējs joprojām ir Ladovičs. Izmanto visu uzbrukumu laiku arī šoreiz vies. Gusts ātrs, bet neprecīzs 3-punktieks un pagaidām rezultāts nemainās. Simons atkal ar bumbu. Simonam 8 punkti, 6 atlikušās bumbas pirmajā puslaikā, lai gan viņš spēlē patālu no groza vismaz uzbrukumā. Un šeit Zadravets garām gājienā pret Bērziņu, Bērziņam sots. Varbūt arī tāds diezgan muļķīgs. It kā varam redzēt, līdzi tika. Līdz grozam tur vēl bija tā kā līdz mēnesim. Nu, Bērziņš, manuprāt, mazliet pat daudz emocionāli šodien reaģēja uz dažādām situācijām, kur faktiski tiesneša traktējums ir bijis pareizs un nav kur piesēties. Samainījās. Jā, nu paliek Bērziņš pēc Anzulovičs, Gustam jāsadz Zadravets. Un Bošļām tālmetiens. Nav precīzi. Nu, par laimi pirmie 2 garām no tālās distances viesiem. Aizspēlējās nedaudz šēli, bet paldies Dievam, viss beidzās laimīgi. Durdovičam piezīme. Tā ir pirmā šai ceturdaļā. Baronam arī viena. Tā kā šeit vēl vispiezīme normai arī tālu. Šķēli, kam iespēlējas Aleksandram. Aleksandrs atved atpakaļ šķēlim. Šķēli mēģina iet cauri. Tur pēc spēkiem Zagrebas klubs aizvar vārtiņus. Nu, vēlreiz. Šoreiz ap apgriezienu Bērziņš